Čau, čau visiem, kas mani skatās. Nu ko, šodien turpinam raidījumu ciklu jautājumu un atbildes. Tā, tūlīt es izslēgšu gaismu telefonā. Oi, skaņu, jā. Ir. Tātad, turpinam jautājums un atbildes. Jautājums, ko jūs man sūtat. Es par tiem veidoju šo raidījumu un atbildu uz jūsu jautājumiem. Atveru šo tēmu maksimāli plaši, cik nu tas ir iespējams šī raidījuma ietvaros. Tā kā droši sūtat man jautājumus par minerāliem, jebkādus, kādi jums rodās, un ne tikai par to nozīmi, ne tikai par iedarbību uz cilvēku, bet arī mineraloģiskos jautājumus droši jūs man varat sūtīt, un es sadabūšu jums atbildi uz šiem jautājumiem. Un šodien runa ies par lepidolītu. Pastāstīšu nedaudz vispār par to, kas tas ir, jo kā minerāls lepidolīts ir jau kādu laiku atpakaļ diskreditēts, tā kā tas nosaukums lepidolīts nav minerāla nosaukums. Un pastāstīšu par to, kas tas vispār ir, un, protams, ka pastāstīšu par to, kāda lepidolīta ir iedarbība uz cilvēku no metamineraloģijas viedokļa. Tātad, vēlreiz čau visiem, kas mani skatās. Es būšu priecīga par jūsu komentāriem ar smailiņiem, sveicieniem. Būšu priecīga par to, ka jūs liekat atzīmi patīk vai sirsniņas kaut kādas, kā jums patīk, kā jums labāk. Un arī būšu ļoti pateicīga, ja jūs dalīsieties ar šo video un ar to informāciju, ko es jums dodu. Un lai šī informācija arī būtu pieejama citiem cilvēkiem, kuri interesējās ar minerāliem, ar akmeņiem. Tā kā, nu un ko, un tagad Ivetiņa sveika, jā, labvakariņa, prieks tevi redzēt, un visi pārējie arī man liels prieks jūs redzēt. Es redzu, ka cilvēki skatās, bet rakstiet man komentāros, man būs patīkami, kad es runāju ne tikai ar sevi, bet arī redzu jūsu reakcijas. Jā, un neaizmirstat uzdot man jautājumus, jūs varat rakstīt tos vai nu šeit komentāros pie video, vai nu arī rakstot man privāti uz WhatsApp vai uz Messengeri, kā jums ir ērtāk, un es vienā no šiem raidījumiem atbildēšu uz jūsu jautājumu arī. Tātad lepidolīts. Vai jūs zinat, kas ir lepidolīts, vai jūs tādu jau redzējāt, un vai jūsu kolekcijā, jūsu minerālu kolekcijā ir, tā es tūlīt sevi ielikšu, arī, jā, vai jūsu minerālu kolekcijā ir šāds skaistulītis? Tātad, uzrakstiet man komentāros, vai ir jūsu, vot Iveta raksta pirmo reizi redzu. Lepidolīts ir violetā krāsā vizla. Un īstenībā viņš nav sastopams pārāk reti, bet pārāk bieži, bet sastopams ir veikalos, ir lodītas rotām, ir daudz kas. Un man pat ir diezgan daudz dažādi. Tūlīt es arī ņemšu, lai es jums varu arī parādīt to, kas man ir. Daži eksemplāriņi man arī ir. Dažāda veida. Tā. Nu jā. Tos es arī jums parādīšu. Lepidolīts ir vizla. Nelima, čau. Aha, Nelima izlauzās. Ļoti labi. Jā, rakstat, vai jums ir lepidolīts jūsu kolekcijā un vai jūs ar to strādājat. Man arī interesanti, kādi ir jūsu rezultāti.
Kaut kur man bija vēl viens tāds ļoti interesants, neparasts, skaists lepidolīta eksemplārs, bet kaut kur viņš man te atkal noklīda, kad nav lielais, mīļais galds, kā man bija iepriekš, pagaidām man tāds nav, tad es nekā nevaru visu salikt kaut kā vienā pareizā vietā, lai man ir viss pieejams kārtīgi. Nu labi, nekas. Tā, būs ko citu parādīt. Tātad, lepidolīts ir vizla, violetā krāsā. Izskatās ļoti dažādi, bet pārsvarā veikalos jūs ieraudzīsiet tādas plāksnītes un arī tāda veida eksemplārus kā labajā bildē jūs redzat ekrānos, tādu arī jūs varēsiet veikalos atrast. Tie būs neapstrādāti kaut kādi gabaliņi un, protams, kad lepidolīts ir sastopams lodīties rotām, viss kaut kādas galtēti gabaliņi un lodes arī lielās apaļās lodes, tā kā lepidolīts ir pieejams īstenībā. Un šodien es to visu rādīšu, kā tas izskatās, kas tas ir un tā tālāk. Bet tagad, nu, es ātri laikam parādīšu jums to, kas man ir, nu, tā, jā, redziet, tāds skaists, neparasts eksemplārs, kā spogulītis atspīd. Šie ir ļoti skaisti tādā ziņā, ka viņiem ir tas rombiņš iekšā. Es stāstīšu šodien, kas tas ir par rombiņu, kas tur ir iekšā viņam, un, jo tas iekšā, tur tas caurspīdīgais, tas pelēkais ir cits minerāls jau. Nu, tāds. Nu, un tad man vēl ir, protams, ka vairāki tādi kaut kādi nelieli gabaliņi. Šeit ir viņa tā sešstūru, nu, kā nu te sanāk forma, un šeit ir vienkārši grieztās tādas plāksnītes, un viņas ir īstenībā caurspīdīgas. Jūs varat redzēt manu pirkstu viņam cauri, viņas ir riktīgi caurspīdīgas tās plāksnītes. Un īstenībā katru no tām plāksnītēm var vēl vienkārši, es domāju, ka ekrānā būs tas redzams, var vienkārši ņemt un sadalīt. Kaut kur man bija tādi, kurus varēja sadalīt. Re, kur man te jau atdalījās viens gabals un tulīt. Nu jā, jūs redzat, ka viņš jau aizgāja dalīties. Un, jā, rekur, es jau viņu atdalīju, tā kā viņš dalās uz tādām plāksnītēm, nu kā jau jebkura vizliņa. Nu un tādi jau gabaliņi, kas ir sāguši konkrēti kopā, te ir vairāki tie vizlu slāņi, un te beigās, nu tā tas izskatās, un te ir tie vairāki slānīši, to jūs redzat savos ekrānos. Un šeit arī ļoti labi redzami visi slāņi. Nu, tādā veidā tas izskatās, ja. Skaista spīd violeta. Un tad man vēl ir viens tāds galtēts gabals liels, kur ir rozā, kur ir rubelīts no turmalīna grupas minerāla elbaīts paveids rozā krāsā. Es pieļauju, ka jūs viņu dzirdējāt kā rozā turmalīna nosaukumu, kaut vai nu nav gluži pareizi rubelīts vai rozā elbaīts. Un šeit lepidolīts arī ir visur iekšā, šeit ir gan kvarts iekšā, gan albīts, gan arī lepidolīts. Un par tiem savienojumiem interesantiem es jums šodien arī parādīšu slaidus un pastāstīšu. Drusciņ tāda degunā runāju, iesnings vēl nav pārgājuši. Pavasari ļoti gribās, pavasari un saulīti un ātrāk siltās dieniņas, lai visi tie, visas tās
visi tie augstumi un vēji un caurvēji, viss, lai iet prom, lai nāk jau siltums. Nu ko, turpinam. Tā tad lepidolīts. Nu, šāds viņš mēdz būt. Pirmo reizi tika reģistrēts, tika minēts zinātniskajos avotos 1792. gadā. Tātad ļoti, ļoti, ļoti sen. Un cilvēcei viņš ir jau diezgan ilgi pazīstams un ir atklāts, un, protams, kad reģistrēts viņš ir 792. gadā, bet pielietos viņš bija jau iepriekš, un es šodien parādīšu, kādā veidā pārsvarā tas notika un senajos laikos. Un, nu, tāds viņš skaists ir. Es jums laiku pa laikam rādīšu kaut kādas jaunas bildītes, lai jūs varētu redzēt un saprast. Nu, piemēram, šādi arī. Nosaukums lepidolīts ir no vārdiem lepis, zvīņas un litos akmens no latīņu vārdiem. Tātad zvīņu akmens, zvijakmens, ja? Lepidolīts ir zvijakmens, kā arī jebkura vizla aug slānīšiem, aug tādām plāksnītēm caurspīdīgām. Un īstenībā ļoti interesants ir moments tāds lepidolītam, ka viņš, ja mēs paņemam tos plāksnīt, tad viņu var locīt. Viņš, vizlas ir tas retais minerāls, kurš ir lokans, kuru var locīt, un viņš, protams, ka nav tāds kā metāli, kuru tu saloci, un viņš arī paliek tādā formā, bet vizla lokās, bet atgriežās atpakaļ savā formā. Viņu var salocīt, bet ja vairāki slānīši ir sauguši kopā, mēs diezgan viegli varam atdalīt vienu slānīti no otra un arī salauzt lepidolītu tieši slāņu virzienā, bet pretējā virzienā vizlas ļoti grūti salauzt, gandrīz vai neiespējami. Tā kā tas ir tāds interesants moments arī lepidolītam. Tāpēc arī visām vizlām, piemēram, cietība, minerāla cietība, ir ļoti liela svārstība, ļoti liela atšķirība vienā pusē un vienā plaknē un otrā plaknē. Jo vienā pusē, kur saaugtās plāksnītes, tur varēs vairāk saskrāpēt, bet otrajā pusē, kur ir tā cietāka puse, ko nevar salauzt, to jau grūtāk būs saskrāpēt. Tā kā, nu, tādas īpašības viņam piemīt. Kas ir vēl kāds moments? Lepidolīts kā minerāls ir jau sen diskreditēts, bet vienkārši jūs redzēsiet vairākos avotos un vecās padomju grāmatās, padomju laiku grāmatās, jūs obligāti redzēsiet. Amanda, sveika, sveika! Jā, man prieks redzēt, un jā, stāstat komentāros, vai jums kolekcijā ir jau lepidolīts, un kā jūs viņu pielietojat, un ko viņš jums dod, un kā viņš jums patīk, savu to personīgo iekšējo viedokli par lepidolītu. Lūdzu, uzrakstiet, man būs ļoti interesanti zināt, jo katram cilvēkam, uz katru cilvēku, katrs minerāls iedarbojās kaut kā pa savam. Ir, protams, ka konkrētā viņa personīgā nozīme, viņa personīgā iedarbība, bet tā viņa miedarbība ar katru cilvēku ir ļoti individuāla, un katram tas izpaužās bišķiņi savādāk. Nu, varbūt pat ne bišķiņi. Tātad lepidolīts tika diskreditēts kā minerāls, un tagad viņš vairs neskaitās. Tas nosaukums neskaitās minerāls. Un tas, ko mēs redzam, tas, ko mēs saucam par lepidolītu, ietilpst trilitionīta un polilitionīta cieto šķīdumu sēriju. Vispār lepidolīts ir cietais šķīdums, tāds interesanta interpretācija. Un tā kā viņam tā ķīmiskā formula ir mainīga, un diezgan, un nekad nevar atpazīt, kas tur beigās ir, tad tomēr viņu nevarēja viņam dot to nosaukumu minerāls, un, jo minerāls tomēr kaut kas stabilāks ir, un tāpēc te ir tā svārstīšanās.
kā violetai krāsai arī. Nu, es varu būt tāds, un es varu būt tāds, un es nezinu, te kāds es te esmu, un jūs arī nevarēsiet mani līdz galam saprast un atpazīt. Rekord šis moments. Un, jā, kas vēl nosaukumu lepidolīts izmanto, kad redz kaut kādas violetās vizlas, atrod kaut kādas violetās vizlas, kurām nevar noteikt konkrētu ķīmisko sastāvu, tad tos vienkārši sauc par lepidolītu. Tātad, principā, lepidolīts tā ir jebkura violetā vizla, nenoteikta violeta vizla, kurai nav konkrēts vienots, vienīgais sastāvs. Un vienīgais, kas tur ir viennozīmīgi, tas ir liels litija daudzums, kas dod to violeto krāsu, jo pārsvarā visām vizlām violeto krāsu dod tieši litijs. Un bieži lepidolītu jauc ar tādu rozīgi violetīgu muskovītu, bet muskovītu tomēr, analīzes var jau atšķirt, jo muskovītam ir konkrēti tie parametri. Par lepidolītu tātad saucās jebkura violeta vizla. Tātad nekas konkrēts, kas mums, ja mēs runājam par iedarbību uz cilvēku, tas mums arī saka, ka tu mani īsti neatpazīsi, un mēģini pētīt, bet līdz galam tu vienalga nekad nezināsi, kāds es esmu. Vajag tiekties, lai uzzinātu. Tālāk. Tātad par to es jau pateicu, violetā krāsa rodas lepidolītā pateicoties litijam, ķīmiskam elementam, litijam, tas dod violeto krāsu. Ir dažreiz kaut kādos avotos ir domas par to, kad lepidolītam dod krāsu mangāns, bet tas nav pareizi, tas nav tā. Lepidolītam litijs dod violeto krāsu. Jo mangāns arī bieži dod rozā, purpura krāsu, violeto krāsu, bet ne šajā gadījumā. Nu, un ļoti interesants moments, visi tie slaidi, ko es jums rādīju iepriekš, visi tie lepidolīti, bija viena tāda daudzmaz viena tipa, kaut vai auga dažādi, bet mēdz būt lepidolīts arī tāda izskata, kā jūs redzat tagad savos attēlos, tūlīt noņemšu savu bildi, un tāda tipa lepidolīts arī mēdz būt. Tūlīt vienu mirklīti man pusminūtīt uzgaidiet, apskatoties šo skaisto slaidu. Tātad šāda veida lepidolīts
sastopams reti, bet ir sastopams, un jūs redzat tādus ļoti skaistus, interesantus, neparastus stariņus, kuri ir ļoti līdzīgi čaroītam, bet tomēr nav čaroīts, tas ir lepidolīts. Un vairākos avotos redziet, kā kreisajā pusē viņš ir griezts divos attēlos augšā un lejā, tad viņš ir tāds neapstrādāts, kā lausts. Labajā pusē divi attēli ir apstrādāti galtēti, un labajā pusē uz baltā fona jūs redzat lepidolītu, kurš ir izaudzis, kurš ir tāds kristālu formā, bet ja viņu apstrādāt, tad viņš būs tieši tāds, kā labajā pusē jūs redzat tos galtētos gabaliņus. Un viņu tiešām var dažreiz sajaukt ar čaroītu, jo pēc izskata viņš tiešām ļoti līdzīgs ir, bet tāds lepidolīts arī mēdz būt. Es jums rādīšu tālāk, kā izskatās lepidolīts apstrādāts galtēts, un parasti viņš izskatās drusciņ citādāk, bet šādi eksemplāri arī mēdz būt. Nu tā, lai jūs vispār varētu viņus atpazīt. Tā, nākamais ir... Es gribēju arī parādīt, kā izskatās lepidolīts, tas, kurš saucās džem vai dārgakmens lepidolīts, kurš ir tā smuki saudzis, ka viņš ir pilnībā visi slāņi kopā, spīd cauri un diezgan daudz, kā jūs redzat to gabaliņu kreisajā pusē. Viņš ir ļoti, ļoti biezs, bet tomēr spīd pilnībā visiem slāņiem cauri, tātad viņam ir tā juvelieru kvalitāte. Un tad tādus arī no tādiem veido visu kaut kādus rotas. Īstenībā rotas no lepidolīta es atradu ļoti maz internetā, es jums drusciņi parādīšu, ko es atradu, tāpēc, ka lepidolīts īstenībā vairākumā gadījumu viņš diezgan neglīti izskatās rotās, nu, kad viņš apstrādāts. Viņš ir smuks tieši, kad ir tādiem slānīšiem. Nu, un tāds šis lepidolīts, kurš ir tāds jau dārgāks un cēlāks un caurspīdīgāks, kad viņu galtē, kad viņu apstrādā, tad viņš izskatās tāds, un tas ir fantastiski, tas ir ļoti skaisti. Man ir, nē, īstenībā man tādi gabali pat nav. Kaut kas līdzīgs, bet ne gluži tāds. Un apstrādāts tāds man viennozīmīgi nav. Pagaidām vēl kolekcijā. Un, nu lūk, un tad vēl lepidolīts saug kopā ar muskovītu. Un tos eksemplārus es jums jau rādīju ekrānos savus, kur iekšā ir tas gaišais tāds pelēcīgs rombiņš. Un tad tas pelēcīgs ir muskovīts. Tas jau vairs nav lepidolīts. Tātad lepidolīte ir tikai tā violetā maliņa apkārt muskovītam. Muskovīts ir jau cita vizla. Protams, ka visas vizlas ir ļoti līdzīgas pēc savu principa, līdzīgas pēc savas iedarbības, bet lepidolīts tomēr drusciņi atšķirās no muskovīta. Nu, un šeit lepidolīts ar rubelītu un albītu kopā. Albīts ir tas baltais, kas tur ir. Rubelīts ir tas rozā, protams, tātad no turmalīna grupa minerāls elbaīts, viņš ir vairākās krāsās, bet, un katrai krāsai ir vēl katram paveidam ir savs atsevišķs nosaukums, un par rubelītu saucās rozā elbaīta paveids. Tātad rubelīts, tas rozā, ko jūs redzat, un, protams, ka violetais ir lepidolīts, un lepidolīts ļoti bieži saug ar rubelītu, un rubelītam tieši litīs arī dod to rozīgo krāsu. Lepidolīts saug arī ar kvarcu, un jūs redzat šeit
kvarcu, saugušu kopā ar lepidolītu, un pa vidu ļoti skaists eksemplārs, kur lepidolīts ir ieaudzis kvarcā, un tas arī fantastiski izskatās. Īstenībā kvarts ar iekļāvumiem, tā ir vesela epopeja, un tik daudz ir viskaut kādas variācijas, tik daudz ir viskaut kādi iekļāvumi kvarcā vispār mēdz būt, un tas ir ļoti skaisti, un tā ir pilnīgi, var veidot veselu, es jau krāju pa drusciņām kvarcus ar viskaut kādiem iekļāvumiem, un tie iekļāvumi, protams, ka nekad nav vienādi, un pat viens un tas kvarts ar to pašu iekļāvumu, cits eksemplārs izskatīsies pilnīgi citādi, un man jau viņi ir vairāki un ļoti, ļoti skaisti izskatās. Ar lepidolītu pagaidām nav, nu tāds pat internetā ir sastapts vienā vietā tikai, tā kā tā nav parādība ļoti bieži sastopama. Amandiņa raksta, man vairāki lepidolīti kolekcijā. Asociācija ar to savu maigo vizuļojošo krāsu spīdumu. Man vairāk sajūta par sievišķību, maigumu un zināmu siltumu. Un mazliet kaut kas kosmisks. Nu, kosmisks, jā. Par siltumu, par lepidolītu un siltumu es vispār neko nevaru pateikt, jo no siltuma lepidolītā nav vispār nekā. Ja mēs skatāmies tieši no metamineraloģijas viedokļa, krāsa violetā ir absolūti augsta, un viss tas viņa augstais sudrabotais spīdums, kas viņam ir ļoti augsts. Sievišķīgums, jā, bet no attāluma diezgan vēsi. Tas, ka kādam no jums, skatītāji, lepidolīts var dot siltumu, tas var būt, bet tā jau ir personīgā iedarbība, tā nav konkrēti šī akmeņa būtība. Un galtēts lepidolīts, es tūlīt noņemšu savu attēlu, lai jūs varētu labāk saskatīt. Tātad kreisajā pusē lejā jūs redzat tos skaistos spīdīgos, padārgos tos galtētos gabalus. Nu, augšā tādi arī interesanti, neparasti tādus es atradu. Un pa kreisi un pa vidu tie ir tādi klasiski galtēti lepidolīti, kurus visbiežāk var kaut kur atrast. Bija viens moments, labi, par bumbām vēl es pastāstīšu tālāk. Nu, rekur arī bumbas, jā. Tā tūlīt. Atgriezīšu sevi arī. Rekur arī bumbas, kreisajā pusē jūs redzat bumbu ar to interesanto lepidolītu, kurš čaravītam līdzīgs, un labajā pusē, protams, ka ļoti, ļoti cēla tāda skaista lepidolīta bumba, un pa vidu ir tāda klasiskā, kura diezgan, nu, visbiežāk varētu būt sastopama. Un vienu reizi man Rīgā trāpījās, man ļoti gribējās lepidolīta lodi, un es gandrīz nopirku, pēc tam izrādījās, ka tas ir viltojums, lepidolīta vairāki gabaliņi un arī smalkas vizliņas, smalkas, nu tādas drupatiņas, kopā ar akvamarīnu un vēl kaut kādiem citiem minerāliem gabali, viss bija smuki salikts kopā, ļoti kvalitatīvi, ļoti smuki tas bija izdarīts, un saliec ar epoksīda līmi. Epoksīda līme īstenībā ir dabīgs materiāls, tie ir sveķi, un ļoti, ļoti skaisti sanāca, ļoti forši, bet tomēr tas nav dabīgs, un sveķus jūs vienmēr varat atpazīt, paņemot rokā, sveķi ir silti. Lepidolīts silts nebūs, lepidolīts ir augsts. Tātad, ja jūs paņemat rokā un tas ir kaut kas silts, tātad tas var būt dzintars, tas var būt gagāts vai kaut kāds viltojums veidots no epoksīda sveķiem. Jā, tātad lepidolīta lodes, lūk, izskatās tā arī ļoti, ļoti skaisti, un baigi lielās lodes es neesmu redzējusi, parasti viņas diezgan maziņas, kaut kāda varbūt 5 centimetri, bet tomēr. Lepidolīta lodītes rotām izskatās lūk tā,
un ir pieejamas, man arī tādas ir, un veidoju rotas dažreiz ar viņām, tā kā ļoti, ļoti skaistas. Mēdz būt dažādas kvalitātes, manā kolekcijā ir lodītas tādas, kā jūs redzat kreisajā attēlā, labajā attēlā ir tādas vairāk caurspīdīgas, un pa vidu ir tādas zemākas kvalitātes, kur jau vairākās dažādās kaut kādās krāsās ar kaut kādiem piejaukumiem. Nu, tātad arī jāskatās, kad jūs pērkat lepidolīta lodītes veidot rotas, tad skatāties arī to kvalitāti un skatāties pēc attēla, vai tas tiešām ir tās. Kad tas ir kaut kas pārāk caurspīdīgs, vajag aizdomāties, jo lepidolīts, ja viņš ir ļoti caurspīdīgs, tad es šaubos, ka viņu kāds laidīs rotās, nu tādās lodītēs, viņu parasti jau liek dārglietās kaut kādās. Vispār tā nav viņa būtība būt pilnībā caurspīdīgam. Nu tā, tas ir par lodītēm. Un lūk, lepidolīta rotas, kuras es atradu internetā, gredzens labajā pusē ir ar apstrādātu lepidolītu, un, nu, ja godīgi, nu, es neko īpaši skaistu tajā neredzu, ir savdabīgi, protams, ka ir cilvēki, 100% ir cilvēki, kuriem viņš ļoti patiks, tātad lepidolīts jūsu dzīvē uz doto brīdi ir ļoti vajadzīgs, bet man, protams, ka lepidolīts, ja man vispār viņš patīk, tad viņš patīk tieši tādā izskatā. Es tūlīt noņemšu savu video, lai jūs labāk varat saskatīt. Tātad tā kā kreisajā bildē un it īpaši pa vidu, tieši tas caurspīdīgais lepidolīts ir ielikts rotā un ir redzami tie slāņi. Un tas es uzskatu ir ļoti skaisti. Laikam kopā ar ametistu viņš tur ir salikts. Tā, tas būtu tā loģiski. Violets pie violeta. Nu, un kreisajā pusē, jā, smuks lepidolīta slānīšu, slāņains tāds gabals ielikts vienkārši kulonā. Tas man ar lepidolītu patīk visvairāk. Bet, kad viņš apstrādā, viņš zaudē to savu šarmu, to savu skaistumu, viņš jau vairs nerāda tos skaistos slāņus, un īstenībā viņš mums arī ir dots, lai mūs iemācītu, lai dotu mums mācību ar tiem slāņiem. Es tūlīt stāstīšu, kas un kāpēc. Un tāpēc apstrādātā veidā tas jau vairs nav redzams un nav tik pārskatāms, tik sajūtams uzreiz, tas ir sajūtams ar laiku, bet mēs bieži ar acīm labāk saprotam. Un, nu jā, un rekur viens interesants moments, agrāk senajos laikos, no lepidolīta un vispār arī no muskovīta, no citām vizlām, bet no lepidolīta diezgan bieži tas bija, jo lepidolīts ir bieži sastopams lielās, tādās plāksnēs, lielās masās. No lepidolīta taisīja logus un tādus plānākus slāņus ņēma, un tad taisīja, kā kreisajā pusē attēlā, jūs redzat tādu kā vitrāža vēl ar metālu, un tad starp tiem metāliem tika ieliktas lepidolīta plāksnītes. Mūsdienās arī mēģina taisīt kaut ko līdzīgu, nu tas ir tās ļoti dārgs pasākums. Un ir, piemēram, nevis no lepidolīta, bet no muskovīta ir Romā kaut kāda baznīca viena, es redzēju bildi, kur pilnībā visi logi baznīcā ir uztaisīti no vizlām. Tā ļoti, ļoti skaisti izskatās. Nu jā, un tā tad cilvēki lika, toreiz vēl, kad nebija izdomāts stikls, lika lepidolītu logos, lai gaisma ietu cauri, un tajā pašā laikā logs būtu ciet, lai vējš nepūstu. Tā kā tādā veidā senajos laikos izmantoja lepidolītu. Un kas tad metamineraloģijā? Tā, tūlīt es noņemšu savu video, lai jūs redzat kārtīgi attēlu. Tātad lepidolīts ir slāņiem. Tas ir pats galvenais. Tātad slāni aiz slāņa, slāni aiz slāņa. Viņš mūs māca secību. Tātad
ievērot mūsu dzīvē secību, ka visam ir jābūt savā secībā, savā kārtībā, un viens nāk pēc otra, un lai mēs arī mākam vienu no otra atdalīt un vienu no otra atšķirt. To mums, tas ir pats galvenais, jebkuras vizlas uzdevums iemācīt mūs to. Bet tā kā lepidolīts ir tikai un vienīgi violetā krāsā, nu varbūt tādā vēl rozīga violetā, bet jebkurā gadījumā violetā. Tātad tā kārtība, tā secība ir tieši violetās krāsas tēmās. Tātad jebkurā gadījumā tas ir līdzsvars. Violetā krāsa ir ļoti daudz par līdzsvaru, par mūsu iekšējo līdzsvaru, lai mēs varētu līdzsvarot savu darbību un savu atpūtu, savas emocijas un savu fizisko stāvokli, lai mēs varam līdzsvarot nevis emocijas, bet prātu, savu prātu un savus ķermeni. Līdzsvarot prātu ar ķermeni. Par to ir ļoti daudz violetā krāsa. Un lepidolīts dos mums līdzsvaru tajā ziņā un dos tās secības saprašanu, lai mums līdzsvarot savu prātu un ķermeni, lai mēs dabūtu to iekšējo līdzsvaru, jo tikai līdzsvarots cilvēks var garīgi attīstīties. Un, lai dabūtu to līdzsvaru, mums vajag kaut kādas lietas, kaut kādas informāciju, ko mēs saņemam, mums vajag konkrētā secībā, konkrētā kārtībā uztvert, skatīties, saprast, pieņemt, pierakstīt, salikt un tā tālāk. Un lepidolīts tieši mūs mācīs to kārtību, to secību, to arī pareizi atdalīt vienu informāciju no otras. Labs viņš arī būs meditācijās un garīgā attīstībā. Es jau pateicu, bet meditācijās viņš arī būs labs. Viņš palīdzēs visu sakārtot, salikt pa plauktiņiem, pa slānīšiem, pa folderīšiem, tā es to pateiktu, pat nevis strukturizēt, kā piemēram to dara sodalīts. Ja? Sodalīts nomierina un strukturizē, visu sakārto. Tad šeit tieši pa folderīšiem salikt, konkrētajā virzienā katru virzīt. Tātad bišķiņ citādāka struktūra nekā sodalītam. Un, protams, ka lepidolīts arī attīstīs intuīciju, jo viņš palīdzēs arī atšķirt vienu no otra, atdalīt kaut ko, lieko informāciju un katru informāciju, ko jūs saņemat, ielikt pareizās sliedēs, pareizos virzienos, lai jūs varētu intuitīvi jau pēc tam to visu saprast un redzēt. Lepidolīts ir diezgan aktīvs, jo viņam izcelsme ir magmatiska, viņā ir ļoti daudz uguns iekšā. Tātad tā ugunīgā aktīvā enerģija liks jums visu sakārtot un visu salikt savā secībā. Par ko vēl viņš var būt? Kad viņš ir apstrādāts un kad ir redzamas tās skaistās, jebkura vizliņa dod tos spīdumiņus, dod tās dzirkstelītes, un it īpaši apstrādātajā ir ļoti labi redzams, vai nu, ja lepidolīts ir tādi eksemplāri, kur ir tādas mazas kā zvīņas. Kaut kur man tāds viens bija, un nevaru tagad viņu pēkšņi atrast, parādīt jums. Bet slaidos jums tur bija tādi arī. Tad viņš dod iedvesmu un dod jaunas idejas, bet atkal viss ir saistīts ar to, lai visu sakārtot un visu salikt pareizā secībā. Jo katrai vīzlai, jebkurā gadījumā, tas pamat uzdevums ir iemācīt jūs pareizai secībai. Lepidolīts un jebkura vīzla arī mācīs jūs atpazīt cēloņu sakarību, atpazīt visas tās sakritību līnijas, sakritību slāņus atkal, tā kā tas arī piemīt lepidolītam.
Un ar lepidolītu ir ļoti labi arī filozofēt, tā kā jūs varat atkal visu to informāciju, visu to, par ko jūs stāstat, visu to, ko jūs mēģinat cilvēkiem pasniegt, filozofiski jūs mācēsiet to pasniegt pareizā secībā, pareizā kārtībā, tā, lai cilvēki tomēr to labāk saprot un pateicoties tam, ka lepidolīts ir violetā krāsā, tas arī notiek, lai garīgi attīstītos apkārtējie cilvēki un jūs arī pateicoties jūsu filozofijai. Un tā kā lepidolītam ir baltā strīpa, tātad viņa īstenā krāsa vispār, viņa ķermeņa krāsa ir vispār balta, tikai pateicoties litijam viņš dod to, jā, Inga, filozofēt. Un, jā, viņa īstenā krāsa ir tomēr balta, tad viņš ir tas, kas ir, viņa uzdevums ir attīstīt jūs garīgi, un tikai tad, un viņš to dara caur violeto krāsu, tātad viņa uzdevums ir jūs attīrīt un garīgi attīstīt, bet caur violeto krāsu, dažreiz caur pārmaiņām kaut kādām, dažreiz caur filozofiju, jā, un ieviest jūsos to iekšējo līdzsvaru starp jūsu prātu un jūsu ķermeni. Ievērojot to secību, ievērojot to kārtību, ievērojot tos visus slānīšus un visu pa slāņiem skaisti salikt. Ko tad vēl? Īstenībā, tas, ko es jums pastāstīju, ir tas pamata. Te var daudz var, tūlīt sevi atgriezīšu. Jā, te var daudz filozofēt vēl papildus, bet tomēr ir tā, kā ir. To pamatdomu es jums izteicu. Man īstenībā ir, es te strādāju ar katru minerālu vēl atsevišķi tādā ziņā, ka es katru no minerāliem mēģinu pielāgot konkrētām dzīves kaut kādām sfērām un tēmām un paskatīties, kā šis minerāls izpaužās konkrētajā sfērā. Tātad, ja lepidolīts ļoti labi izpaužās visās garīgās sfērās un kad vajag palikt par filozofu, jā, vai garīdznieku, to lepidolīts ļoti labi visu palīdz un dod un stāsta un attīsta. Bet kā tikko iet runa par kaut kādām materiālām lietām, par, nezinu, tur par naudām, par darbu vai vēl kaut ko, lepidolīts vispār nav par to, un viņš īsti, ja jums vajadzēs pelnīt naudu, jūs ņemsiet lepidolīti sev līdzi, tad jūs vairāk filozofēsiet, nekā jēgas būs. Tā kā lepidolīts nav par to, lepidolīts ir labs, īstenībā viņš ir labs kaut kādās mācībās, kur vajag fantazēt, filozofēt, viņš būs labs, piemēram, fantastiski labs māksliniekiem, kas zīmē, kuriem vajag, piemēram, gleznotājiem, viņiem vajag saprast ļoti labi tos visus, kādā secībā likt krāsas slāņus uz gleznas, un tur lepidolīts arī ļoti daudz varēs par to pastāstīt cilvēkam. Tā kā kaut kādās tādās lietās, tādās sfērās viņš būs ļoti labs, kur neiet runa par kaut kādām tur darbiem, naudām un absolūti parastām materiālām lietām. Īstenībā tas laikam, es tagad paskatīšos, vai man bija kaut kas vēl, ko es jums gribēju pateikt. Jā, tā kā lepidolīts ir avots vairākie, lepidolīts īstenībā ir litija avots. Un viens no lielākiem litija avotiem. Tā kā lepidolīts mums, mēs varam pateikties lepidolītām par mūsu datoru un telefonu baterijām litija, un tā kā no lepidolīta mēs saņemam šo litiju. Arī no lepidolīta. Ne tikai, bet arī. Bet tur, kur meklē lepidolītu, atrod arī rubīdiju un cēziju, ne tikai litiju. Tā kā viņš tāds ļoti vērtīgs ir arī
zinātnei. Ingiņa raksta, jāpērk nost 100 punkti. Nu jā, tā tas ir. Tā kā skatoties, ar ko ir saistīta jūsu darbība, jūs varat iegādāties lepidolītu. Bet atcerieties, ka viņš neveicinās kaut kādus materiālos labumus, viņš drusciņ par citām lietām ir. Un vēl tāds moments, kad kaut kādi ļoti precīzi radiācijas tiem mērītāji dažos lepidolīta gabalos varētu sajust kaut kādu pavisam nelielu radiāciju, kura nav kaitīga cilvēkam, bet tomēr tā lepidolītā mēdz būt. Tā kā viņam lepidolītam enerģija ir tiešām diezgan spēcīga, gan tāpēc, kad viņam ir magmatiskā izcelsme, gan arī tāpēc, kad viņā ir tā drusciņa radiācija, jo radiācija tāpat pa sevi ir milzīga enerģija. Un magmatiskais, tā kā uguns radies lielās temperatūrās, tāpēc viņš jebkurā gadījumā būs diezgan aktīvs, un violetā krāsa pati pa sevi ir aktīva. Viņa ir arī pārmaiņu krāsā, tā kā viņš jebkurā gadījumā lepidolīts mainīs jūsos kaut ko, jo viņš ieviedīs kārtību jūsu dzīvē, kaut kādu kārtību un secības saprašanu. Nu ko, tad, jā, laikam tas bija arī daudz maz viss, ko es jums gribēju pastāstīt par lepidolītu. Tā, tūlīt, jā, jau slaidi sāk pa otru apliet, tūlīt es sevi ieslēgšu atpakaļ. Nu, čau vēlreiz, jā. Tā kā Ingiņa raksta, es mācos jaunā sfērā, tur tiešām jāfilozofē. Nu jā, un es pieļauju, ka Inga tev lepidolīts uz doto brīdi laikam arī ļoti patīk. Ja tu uz viņu skaties un esi sajūsmā par viņu, tad viņš tiešām uz doto brīdi tev ir ļoti vajadzīgs, lai attīstītu savas mācības. Amanda raksta, nu ir tak īsti sievišķīgi, gleznot, filozofēt, garīgiem meklējumi. Tieši tā. Vienīgais, kāds moments, es lepidolītā nesaskatu absolūti nekādu siltumu. Krāsa ir violeta, kā es jums jau rādīju, ir tāds ļoti augsts, tiešām jūs, kad viņu paņemsiet rokā, tādas plāksnītes, viņas ir pat skatoties, uz viņām paliek augsti. Tas spīdums ir tāds sudrabots spīdums, viņš ir tiešām augsts. Tā kā man personīgi siltums no lepidolīta nenāk, bet varbūt jums nāk, un tas tad ir labi, kāpēc gan ne? Nu ko, meitenes un puiši, es nezinu, kas man skatās, raksta tikai meitenes, man īsts prieks būt kopā ar jums šajos raidījumos, un es būšu ļoti priecīga par jūsu jautājumiem. Lūdzu, rakstiet man jautājumus, rakstiet pie šī video komentāros, rakstiet savus jautājumus par minerāliem, un sūtiet man arī WhatsAppā vai Messengerī, un es šajos raidījumos tad atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Bija jautājums par to, kāda iedarbība lepidolītam, nu, tā arī tapis šis raidījums. Nedaudz jautājumi man vēl ir, bet kaut kā pēdējā laikā jūs atkal maz sūtat, un jo vairāk jūs sūtīsiet, jo vairāk ir iespējas šo raidījumu man turpināt. Jā, un tagad te tāds moments, tā kā man ir jau atklāta slēgtā grupa, tā interesanti skan, slēgtā grupa minerāla enciklopēdija, tātad viss kaut kāda mineraloģiska informācija atradīsies tur, un ar laiku būs arī grupa, kur būs tieši metamineraloģijas nozīmes par minerālu iedarbību uz cilvēku. To es arī tagad veidoju, bet tas aizņems kaut kādu laiku. Un tā tad ar laiku, kad abas divas tās slēgtās grupas būs gatavas, tad varēs
pārsvarā visu informāciju varēs dabūt tur, un šeit raidījumā jautājumi un atbilde varbūt nebūs jau tik plaši tie vēstījumi par minerāliem, šādus smalkākus, sīkākus, plašākus stāstus es stāstīšu tajās grupās tomēr. Tā kā, nu, pagaidām kaut kas vēl šeit notiek, bet uz nākotni tomēr šajos raidījumos būs kaut kāda vairāk informācija, nevis konkrēti par katru minerālu, bet kā piemēram pagājušajā nodarbībā es jums stāstīju, kādi minerāli ir labi skaistumkopšanai, vai arī par kaut kādām dzīves sfērām varēs uzdot man jautājumus. Bet galvenais jūs uzdodat, un es jums atbildēšu vai nu kur šo informāciju atrast, vai šeit, vai enciklopēdijās. Jā, un šajās enciklopēdijās dalības maksa mēnesī ir tikai 3 eiro vai nu 30 eiro gadā, tā kā jūs droši varat pieteikties un izmantot, un tur arī daudz kas jau ievietots un visu laiku tiek ievietots kaut kas jauns un jauns un jauns. Es visu laiku tur lieku jaunu informāciju pie katra minerāla vēl klāt un klāt un klāt. Tā kā paldies jums par uzmanību un tiekamies vēl. Atā!